Šais video par Mercedes OM 651 dzinēju, 2.2 dīzels. Tad attiecīgi šo te vajadzētu zināt katram Mercedes šī te dzinēja īpašniekam. Šim te Mercedesam ir tāda problēmiņa, ja, šim te dzinējam OM 651, ka viņam raujās nost čālis dēļ šī te regulātora. Eļļas regulators, jā, lūk, šādi viņš te izskatās. Atrodās viņš dzinēja kreisajā pusē, vietā, kur satiekās pa lielam kārba ar dzinēju. Un Mercedes savu kļūdu atzina, un viņi ir uztaisījuši šādu te, sauksim viņu pa zaglūšku, jā, kas ieskrojās šī te solenoida vietā, līdz ar ko dzinējam visos, teiksim tā, režīmos ir maksimālais spiediens. Doma šim te vārstam bija uzlabot attiecīgi degvielas ekonomiju, ekoloģiskās normas, kā parasti, jā. Ekoloģiskās normas, kas visu sačakarē, uzlabot ar ekoloģiskās normas, jo šis te dzinējs, pieņemsim, stāvot pie luksofora ar šo te vārstu, jā, viņš samazina eļļas spiedienu, līdz ar ko motors vieglāk griežās. Un, attiecīgi, visas izrautošās sekas, mazāks degvielas patēriņš un blablabla vispārējais. Tad, lūk, jā, šāds te štruns skrūvējās iekšā šī te vārsta vietā. Lūk, ir oriģinālais Mercedes, jā, numurs šim te vārstam. Tā kā, jā, visi Mercedes OM 651 dzinēja īpašnieki, lūdzu ņemiet šo vērā un pārbaudiet, vai jums ir ieskrojots šāds te zagluška saucamā, jā.